Mīts vai patiesība tas, ka klasiskā karpa copa tās tomēr ir lielas zivs un metoda feederi īsti ne? Nu, es teiktu, ka nē. Pats biju tiesnesis vienā sacensībās, kur lietuvietis, es gan nepagūvu aizskriet, nočekot uz ko un kā, bet pēc tam viņš parādīja to pavadu, parādīja āķīt. Berga dīķos 20 plus zivi izvilkt. Jā, tā tad, un neviena reize ir lielas zivis ir izvilkts uz mazā mājasmā. Jā, bet kopumā, teiksim, klasiskā karpa copa vairāk droši vien, ka tendējās uz to lielo zivi, vai ne? Nē, katram ir savs mērķis. Skaties, pieņemsim, ja mēs runājam par sportu, jā, mērķa zivs lielākoties ir, es runāju par pasauli, par čempionātiem lokālajiem, tur tomēr ir 3-4. 2, 3, 4 tur tādi. Un savukārt pēc tam nākamais jau ir tie, kas brauc pēc trofejām. Mums ir tur Latvijā viens tāds azartisks čalis, Mārtiņš Zeltiņš, jā. Viņš tur braukā pa Savaļām, pa Daugavu, jā. Viņam neinteresē, piemēram, braukt uz komercdīķi. Viņš caur brīkšņiem brienu un mēģina noķert to lielo vienīgo. Man kā metodē patīk baudīt to procesu. Man patīk tas, ka es varu ķert vairāk, nekoncentrējoties uz kvalitāti, bet baudīt, teiksim, to kvantitāti.